Labdien, cienījamie mediju pārstāvji! Baltijas ministru padomes premjerministru sanāksmes ietveros ir aizritējušas 2 darba sesijas, un tagad ir laiks preses konferencei. Pēc tam būs laiks arī mediju jautājumiem. Sākumā vārsts ministru prezidentei Evikai Siliņai. Ļoti cienījamā Lietuvas premjerministras kundze, dārgā Inga, augstu godājamais Igaunijas premjerministra kungs, dārgais Kristen. Man ir liels prieks un patiesi gods jūs sveikt Latvijā un kopīgi aizvadīt Latvijas prezidentūras Baltijas ministru padomē noslēdzošo premjeru sanāksmi. Šodien šeit Rīgā. Mēs šodien atskatījāmies uz to, ko esam paveikuši un apspriedām arī mūsu turpmākās rīcības. Baltijas valstīm 2025. gads ir bijis daudzu izaicinājumu un ciešas sadarbības gads. Un varbūt jau ir piemirsies, un šķiet tas bija sen, bet tieši šī gada sākumā mēs pabeidzām atslēgšanos no Brel un pievienojāmies kontinentālās Eiropas elektrotīklam. Un pateicoties tam arī mēs šobrīd nejūstam nekādas svārstības mūsu elektrības tīklos, jo Krievijā tās notiek, bet mēs esam neatkarīgi un brīvi šajā ziņā. Reģionālās drošības un ārpolitikas jomā turpinājām darboties, varētu teikt, kā viens vesels. Stiprinājām robežas, cīņu pret nelegālo migrāciju un veidojām vienotu Baltijas aizsardzības līniju. Mēs uzsākām vilcienu satiksmi starp Viļņu, Rīgu un Tallinu un virzījāmies uz priekšu ar Rail Baltica būvniecību. Ciešāk kā jebkad sadarbojāmies investīciju piesaistē un eksporta veicināšanā. Un, protams, mēs visi turpinājām atbalstīt un turpinām atbalstīt Ukrainu un izdarām spiedienu uz Krieviju, lai cīnītos par taisnīgu mieru Ukrainā un drošību Eiropā kopumā. Mēs Latvijā patiešām ļoti novērtējam mūsu ciešo sadarbību ar tik labiem kaimiņiem, kā ir Igaunija un Lietuva. Un Inga un Kristēna, jūs patiesi esat mūsu tuvākie sabiedrotie. Mēs to šodien arī apspriedām, kad arī jūsu galvaspilsētās vienmēr prasa, ko tad domā kaimiņu valstis. Tā kā tas nav nekas unikāls tikai Rīgā. Un tāpat šodien mūsu darba kārtībā bija reģionālās drošības un Rail Baltica virzības un nākamā gada Eiropas Savienības daudzgada budžeta jautājums. Mēs esam vienisprāts, ka turpmākajiem soļiem reģionālās drošības stiprināšanā ir jābūt vienotiem, jo Baltijas valstis 2026. gadā visas ir apņēmušās aizsardzībai veltīt 5% no IKP. Pirms nedēļas Latvijā Saeima pieņēma šo vēsturisko lēmumu, un Latvija savu solījumu ir uzsākusi jau pildīt. Mēs, Baltijas valstis, ar šiem mūsu lēmumiem par 5% šādi stiprinām NATO, un mēs padaram NATO stiprāku. Mēs turpināsim pretoties kopā, protams, nelegālās migrācijas spiedieniem uz robežas ar Baltkrieviju, un tiešām paldies gan Ingai, gan Kristinam par ciešo sadarbību arī ar mūsu dienestiem. Mēs tāpat šobrīd esam kopā ar Lietuvu, tās cīņā pret gaisa balonu radīto apdraudējumu, Viļņas lidostai un arī pilsētas iedzīvotājiem. Arī Latvijas teritorijā mēs esam novērojuši un pārtvēruši šādus gaisa balonus, un mūsu dienesti, gan Latvijas, gan Lietuvas dienesti cieši ikdienā sadarbojas un aiztur arī kontrabandistus un sargā mūsu gaisa telpu. Mēs tiešām varam teikt, ka tā sadarbība ar Lietuvu ir laba, un mēs ļoti apzināmies tos riskus, kādas arī abām valstīm šobrīd šāda gaisa balona nodara, ne tikai kā kontrabanda, bet arī nodarot drošību kā hibrīdais apdraudējums mūsu gaisa telpai. Mēs pārunājām Rail Baltica projektu ieviešanas līdzinējo progresu, un par finansējumu nodrošināšanu Rail Baltica projektam tā, protams, ir viena no mūsu arī kopīgajām prioritātēm sarunās par nākamo daudzgadu Eiropas Savienības budžetu, jo, protams, ka mūsu visu kopīgais mērķis ir šim projektam piesaistīt maksimālu līdzekļu apjomu, un šobrīd jāsaka, ka arī šis Eiropas Savienības izteiktais priekšlikums ir gana daudzsološs, jo tas ir arī labs pamats tālākām diskusijām, un arī Latvijā šobrīd, skatoties no tā, cik tālu mēs esam ar Rail Baltica projektu, mums šobrīd pietiek gana daudz līdzekļu, lai mēs varētu būvēt un būvēt. Vienkārši ir jābūvē.
Mēs pozitīvi tāpēc vērtējam arī Eiropas Savienības daudzgadu budžetā uzsvaru uz drošību un aizsardzību, jo, manuprāt, kurš nu gan vēl vairāk Eiropā kā 3 Baltijas valsts parāda, ka novirzot 5% aizsardzībai, mums tiešām drošība ir ļoti augsta prioritāte. Bet, protams, ka pārnājam arī to, kas būtu uzlabojums daudzgadu budžeta piedāvājumā, jo mūsu austrumu pierobežas reģionu saskars ar ekonomiskās attīstības izaicinājumiem, jo tās ir tiešās Krievijas karas sekas Ukrainā. Un mēs sagaidām, ka arī mūsu pārējie kolēģi Eiropā sapratīs, ka šie izaicinājumi ir ne tikai Latvijas, Igaunijas vai Lietuvas izaicinājumi, bet tie ir visas Eiropas Savienības izaicinājumi un ka tam tiks arī paredzēts konkrēts finansējums. Mēs saprotam, ka Eiropas Savienības budžetam būtu jāveicina mūsu konkurētspēja gan globāli, gan arī reģionu iekšienē. Mēs arī plānojam, tātad otrdien dosimies visdrīzāk arī šādā pat un vēl pāris kolēģi mums pievienosies, lai tiktos tikšanās par austrumu reģiona robežas valstu tāda īpaša tikšanās būs, kurā piedalīsies arī poļi, rumāņi un citas valstis un pārunāsim specifiski arī šos konkrētas spējas jautājumus. Bet runājot par daudzgadu budžetu, mēs zinām, ka ir svarīgi, lai arī vienlīdzīgi konkurences nosacījumi būtu mūsu lauksaimniekiem. Un vienojamies, ka vislabākais rezultāts, protams, būs tad, ja mēs koordinēsimies un cieši sadarbosimies. Es vēlos vēl uzsvērt noslēgumā, ka nākamais gads Latvijas ārpolitikā būs īpašs, un Latvija pirmo reizi būs ANO drošības padomes valsts, tāpēc es esmu arī pateicīga gan par Igaunijas, gan Lietuvas atbalstu, lai arī Latvija varētu sagatavoties šim ārpolitikas izaicinājumam, jo mēs jau aizstāvēsim ne tikai Latvijas un ne arī tikai Baltijas, bet visas Eiropas Savienības intereses ANO. Un Latvija ar pilnu atbildību uzņems šo sarežģīto uzdevumu, jo mūsu prioritātēs būs starptautiskās tiesības, dzimuma līdztiesība, protams, atbalsts Ukrainai, kā arī digitālā un informācijas drošība. Un Inga un Kristen, man ir tiešām bijis liels prieks un gods ar jums kopā sadarboties, kopīgi pajokot, kopā arī ar Igaunijas premjeru un Ingu. Un es novēlu arī Igaunijai veiksmīgu Baltijas ministru padomes prezidentūru 2026. gadā. Paldies! Paldies! Vārds Igaunijas premjerministram Kristenam Mihalam. Aitäh! Paldies, dargie kolēģi Evika, Inga! Dargie žurnālisti, vispirms es vēlētos iesākumam pateikt lielu paldies Latvijai un it īpaši jums, Evika, par šo labo darbu šajā saspringtajā un notikumiem bagātajā gadā. Baltijas valstis iegulda Baltijas jūras reģiona drošības attīstībā ļoti daudz. Mūsu balss Igaunijas Eiropas drošības stiprināšanas jautājumos ir labi dzirdama un tādā gadā arī būtu jāturpina. Mēs sākšu ar galveno Eiropas nākotnes jautājumu, kas ir Ukraina. Ukraiņiem šobrīd ir sarežģītas sarunas par tēmām, kas ir izšķiroši nozīmīgas visai Eiropai. Mēs esam kopīgi un pārliecināti kopā ar Ukrainu taisnīgi miera panākšanas priekšnoteikums un Ukrainas suverenitātes un teritoriālās nedalāmības cienīšana, un lai šo te mieru panākt, ir nepieciešami uzstādīt skaidras prasības un uzturēt spiedienu uz Krieviju. Mūsu valstīm tas ir ārkārtīgi svarīgs jautājums, un no Eiropas ir atkarīgs ļoti daudz. Mums ir iespējams pastiprināt Ukrainas pozīcijas gan sarunās, gan arī frontē. Mēs esam tuvu pienākuši pie jautājuma atrisināšanas par Krievijas līdzekļu izmantošanu Ukrainas labā. Šis lēmums jau ir jāpieņem nākamajai Eiropas padomē, un tikpat svarīgi ir doties tālāk ar Eiropas Savienības paplašināšanos. Otra tēma ir mūsu reģiona drošība. Mēs redzam aizvien vairāk Krievijas un Baltkrievijas izraisītu starpgadījumus un iejaukšanos, ietekmēšana, vandālismu, sabotāža, gaisa telpas pārkāpšana ar gaisa baloniem, kas apdraud aviāciju. Dargā Inga,
Igaunija visādi atbalsta Lietuvu, lai pret šo uzbrukumu visas Baltijas valsts šajā ziņā ir vienotas, un tas nav gadījumi pēc šāds. Šie nodarījumi nepaliks nepamanīti un nesodīti. Mēs šo kopīgi darbojamies un vēl vairāk darbosimies, lai aizsargātu Eiropu. Austrumu flanga aizsardzība ir jāpadara efektīvāka, un tāpēc būtu jāizmanto šim nolūkam ar Eiropas līdzekļi. Mums ir jāaizsargā gan zeme, gan jūra, gan gaisa telpa, un aizsardzība pret droniem ir arī daļa no tām. Mūsu sadarbības tēmas ir ļoti daudzpusīgas, un mūsu ar saviem kopīgiem mērķiem mēs dosimies ühendustest. Balti riigid on korduvalt tõestanud, et ühiselt tegutsedes on võimalik väga palju saavutada. Euroopa Liidu toel viisime edukalt läbi elektrisüsteemide eraldamise Venemaa elektrivõrgust. Samamoodi tuleb saavutada järgmine suur eesmärk. Meie transpordivõrgustik tuleb ülejäänud Euroopaga tugevamalt ühendada. Rail Baltic peab aastaks 2030 valmis saama. Eestis käib töö 105 kilomeetri ulatuses, pea kogu meie trassilõik on lepingutega kaetud. Meil on 3 riigi peale ligi pool trassist juba ehituses. Töö edeneb ja see on meie kõigi jaoks väga oluline. Lätis käib aktiivne Eesti-suunalise trassi planeerimine. Head sõbrad, järgmisel aastal juhib Eesti nii Balti kui Põhja-Balti riikide koostööd. Meie regioon on suuruselt 10. majandusjõud maailmas ja teine Ukraina toetaja. Meid ühendab usk demokraatiasse, turvalisse Euroopasse ja innovatsiooni. Näeme oma eesistumist hea võimalusena tugevdada piirkondlikku koostööd, julgeolekut ja majanduse konkurentsivõimet. Head kolleegid Evika ja Inga, ootan teid järgmisel aastal korduvalt Eestisse. Aitäh kõigile, kaunist ja rahulikku jõuluaega! Tagad vārds Lietuvas premjerministrei Ingai Ruģinienei. Ačiū. Brangi Evika ir Kristen, tikrai smagu vėl susitikti kartu ir aptarti pačias svarbiausias problemas. Ir šiandien tikrai diena praėjo produktyviai ir nebejotinai ir klausantis abiejų premjerų. Tai turbūt ir pastebėt, kad viena iš pagrindinių temų tai yra mūsų regiono saugumas ir kuo galiu tikrai pasidžiaugti ir galbūt tai nėra kiekvieną kartą džiaugsminga žinia mūsų priešam, kad Baltijos valstybės išlieka vieningos ir vieningos, ypatingai kalbant apie saugumą regione. Tai mūsų stiprybė ir šita vienybė tikrai rodo, kad mes pasirengę parodyti tinkamas atgrasimo priemonės. O Lietuva, kaip žinote, susiduria tikrai su neeiliniu periodu, tai yra hibridinės atakos iš Baltarusijos pusės ir jeigu dažnai mes kalbame apie kontrabandą ir kontrabandinės cigaretės, tai yra ne viskas. O kas yra iš tiesų svarbu, kad turime suplanuotus ir kryptingai nukreiptus oro balionus į mūsų oro uostą. Ir tai sukelia tiesioginį poveikį ir grėsmę civilinėje aviacijai. Tai yra pavojinga, nes kiekviena žmogaus gyvybė yra neįkainomos vertės. Ir tai reiškia, kad mes kaip Lietuva dedame visas pastangas, kad užtikrinti saugumą mūsų regione. Aš labai džiaugiuosi, kad tarp mūsų 3 Baltijos šalių nėra skirtumų supratime, kas yra grėsmė ir kaip su ją kovoti. Turime vieningą požiūrį ir vieningą supratimą. Mes kaip Lietuva aktyviai kovojame su kontrabanda ir per paskutinąsias savaitės iš tiesų pasikeitė daug algoritmų ir šiandien norime pasakyti, kad kiekvieną naktį mobilios komandos sudarytos iš įvairių institucijų, pradedant nuo policijos, sienų apsaugos ir kariuomenės, išvyksta patruliuoti į pasienio zoną ir kiekvieną naktį grįžta su rezultatais. Tai yra tūkstančiai
konfiskuotų nelegalių cigarečių, sulaikyti žmonės, jau pradėta 10 ikiteisminių tyrimų ir 10 tyrimų jau yra pasibaigę. Tai yra tie rezultatai, kurių laukia ne tik vyriausybė, bet ir visa Lietuva, ir tuo tikrai galiu pasidžiaugti. Kitas žingsnis yra hibridinės atakos, kurios yra nukreiptos tikslingai į mūsų oro uostą. Šiandien pakeitėme algoritmus ir galime tikrai pasakyti, kad ir kaip sunkiai stengiamės dirbti, bet jau dabar pastarąsias savaitės vis rečiau uždarome oro uostą ir tai reiškia, kad mes adaptuojamės ir prisitaikome prie sudėtingų situacijų. Bet lygiai taip pat išnaudojame visus diplomatinius kanalus dirbti su mūsų strateginiais partneriais, tam, kad šitos hibridinės atakos liautųsi. Savo ruoštų, kaip Lietuva, jau parengėme 2 įstatymo didžiulius paketus, numatančius pačias griežčiausias bausmes už kontrabandos gabenimą. Tai yra tie žingsniai, kurie būtini padaryti tam, kad užtikrinti mūsų gyventojų saugumą. Bet ne tik turbūt, tokie pakankamai niūrūs klausimai mūsų aplanko, bet tikrai turbūt šiandien ir turėjome progos pasidžiaugti, kad 3 Baltijos šalis apgynė savo biudžetus ir aš to labai džiaugiuosi, kad kiekvienas iš mūsų turėjome intensyvų laikotarpį, nes tik tas, kas gyveno biudžeto procese, turbūt gali pasakyti, kaip tai yra intensyvu ir sudėtinga, bet tikrai noriu pasidžiaugti ir savo kolegomis ir pasakyti, kad tikrai puikus darbas. Biudžetai 3 Baltijos šalyse yra apginti ir mes galime ramiai pradėti kitus metus. Šiandien lygiai taip pat kalbėjome ir apie, ne tik apie geopolitinę situaciją, bet ir apie paramą Ukrainai, apie Ukrainos integraciją į Europą ir tikrai džiaugiuosi, kad nuomonė sutapo, kad Ukraina Ukrainai turi būti kuo greičiau atvertos durys, įsilieti į mūsų europinę šeimą. Ir mūsų nuomonė yra bendra, kad Moldova ir Ukraina jau pasirengusios tikrai pradėti pirmus žingsnius ir šitą procesą. Rail Baltica tai tikrai mūsų bendras didžiulis projektas ir tikrai tikiu, kad jį baigsime kokybiškai ir laiku. Ir mums kaip Lietuvai tai yra labai svarbu, nes mes turime labai svarbės 2 kryptis, tai yra Lenkija, ir Šiaurė. Tai tos 2 kryptis užtikrins mūsų dar didesnį saugumą, dar didesnį ekonominį patrauklumą. Dėl to strateginis Rail Balticos projektas yra ypatingai svarbus ir tikrai matau tiek Latvijos, tiek Estijos aktyvų įsitraukimą ir supratimą, kad visos 3 šalis juda tą pačią linkme. Taip, dar vienas iš tokių klausimų blokų, tai ES klausimai, kitas finansavimo periodas ir mes kaip Lietuva dedame visas viltis, kad ne tik mūsų strateginiai projektai galės būti finansuojami, bet lygiai taip pat ir karinis mobilumas bus įtrauktas, atsparumas mūsų kritinės infrastruktūros ir derantis dėl kito finansinio paketo. Aš manau, kad tai turėtų būti patys svarbiausi taškai. Bet metai baigėsi ir tikrai tikiu, kad mūsų solidarumas, bendras darbas vainikuosis Kalėdom. Tai tas periodas, kuomet nuo darbų galėsime tikrai pereiti ir prie šiltesnių dalykų, tai pabuvimo su šeima, atsipūtimo ir mes pasirengę kitiem metam ir tai turbūt yra džiugi žinia. Ačiū. Paldies. Tagad ir pienācis laiks mediju jautājumiem. Pirms uzdot jautājumu, lūdzu nosaukt savu vārdu un pārstāvēto mediju, kā arī kam jautājums adresēts. Jā, labdien. Krišs Kairs no Latvijas televīzijas.
Vēlējos jautājumu adresēt Lietuvas premjerministrei par sabiedrisko mediju. Kā jūs vērtējat šobrīd virzīto likumprojektu par sabiedriskā mediju pārvaldību un ģenerāla direktora atlaišanas atvieglošanu un faktiski arī to steidzamību, kādā tas viss izskatās, ka notiks? Šiandien mes kalbame apie struktūrinius pakeitimus. Ir noriu pabrėžti, kad žodžio laisvę apibrėžia visuomenės informavimo įstatymas, kuris nėra keičiamas. Mes kalbame apie tam tikrų demokratinių procesų sugrąžinimą atgal į LRT tarybą. Tai ilgą laiką turėjome slaptą balsavimo galimybę ir šiandien manome, kad ją reikia sugrąžinti. Nes slaptas balsavimas atveria galimybę žmogui, kiekvienam tarybos nariui apsispręsti laisvai be jokių įtakų. Ir girdžiu iš tiesų abejonių, kad galbūt taryba, jos sudėtis yra per daug politizuota, galbūt per daug politikų įtakų yra joje, nors tai yra sudėtingas procesas formuojant LRT tarybą ir tų saugiklių yra labai daug, bet aš esu absoliučiai atvira diskusijom, kalbėti apie tai, kaip galima dar labiau depolitizuoti LRT tarybą, kad kiekvienas žmogus, kiekvienas žurnalistas dirbdamas LRT jaustųsi saugiai ir kad mes galėtume užtikrinti, kad nebus cenzuruojamas žurnalistų darbas, kad jie galės dirbti taip, kaip dirba ir iki šiol. Paldies. Nākamais jautājums. Jānis Krēvits, TV3 raidījums Nekā personīga. Es priecātos par iespēju dzirdēt visu triju premjeru atbildes. Sākumā es saprotu, cik ierobežot ir atklāt kritizēt to, kas notiek otrpus lielajam skaistiem okeānam mūsu reģionu politiķi, bet varbūt tomēr jaunā ASV prezidenta ārpolitikas doktrīna aicina atjaunot stratēģisko stabilitāti ar Krieviju. Vai jūs neredzat risku, ka tas notiks uz Ukrainas un mūsu reģionu valstu drošības rēķina, un tas var atraisīt rokas Krievijai aktīvāk veikt dažāda veida provokācijas mūsu teritorijā? Par to arī šonadēļ brīdina Financial Times. Un pavisam īsi otrs jautājums, vai netiek apsvērts un vai nevajadzētu apdomāt, ka visās trijās Baltijas valstīs jāpalielina mūsu sabiedroto iznīcinātāju lidmašīnu skaits, kamēr mēs vēl gaidām pretgaisa aizsardzības iekārtas? Paldies! Jā, es varbūt sākšu ar atbildi. Es tikai vēlos uzsvērt, ka skaidrs, ka jau kopš prezidenta Trumpa otrā termiņa sākuma Eiropa ļoti aktīvi faktiski vada arī sarunas ar Amerikas Savienotajām valstīm. Un mēs jau labi redzam gan no publiskajiem paziņojumiem, gan arī no mūsu daudzajām tikšanās labās gribas koalīcijas ietvaros, ka tās sarunas ir intensīvas. Un es domāju, ka tas dokuments nav visa Amerikas Savienotās valsts ārpolitika, tas ir viens no dokumentiem, bet patiesībā tur ir daudzas lietas, kuras mēs jau darām. Mēs tikko visas trīs Baltijas valsts teicām, ka mēs esam sasnieguši 5% mūsu aizsardzībā, un es domāju, tas arī ir ietverts šajā dokumentā, ka ir vairāk jādara Eiropai arī savas drošības labā. Tāpat arī jautājums par nelegālo migrāciju un migrāciju kā tādu. Es domāju, ka Latvija jau ir viena no flagmaņiem šajos jautājumos, tāpat kā arī Polija regulāri saskars ar hibrīdu apdraudējumu no Baltkrievijas. Mēs ļoti labi zinām, cik liela resursi ir šajā jātērē, un tāpēc tas arī noteikti nav mums nekas jauns, kā arī Eiropas līmenī mums ir jāatrod reāli instrumenti, kas palīdz arī Eiropai vispirms aizstāvēt savu drošību, savas intereses, un jautājumos par migrāciju būt daudz atvērtākiem tajā ziņā, ka, lai migrācijas jautājums nekļūst par instrumentu pret mums pašiem. Tāpēc es domāju, ka ir arī daudz lietas, kas šajā dokumentā ir ļoti pozitīvi novērtējamas, tāpat, kad mums ir vispirms jārūpējas par savu drošību. Runājot par to, vai mums nevajag lielāku sabiedroto klātbūtni, tieši tāpēc ļoti bieži arī mūsu, es domāju, arī tāpat Lietuvas un Igaunijas
ārlietu ministri dodas uz Vašingtonu, tāpat arī aizsardzības ministri, lai mēs arī ar šiem lēmumiem parādītu, ka mēs tiešām ļoti rūpējamies par savu drošību, un to arī Amerikas Savienotās valsts pamana. Tāpēc es domāju, mēs regulāri arī NATO dažādās tikšanās runājam par to, ka mums ir vajadzīgs gan šīs austrumu flanga aizsardzība, Baltijas jūrā mums ir izveidot vairāk, tā ir arī NATO klātbūtne, arī austrumu flangā ir šī NATO klātbūtne, vairākas reizes arī NATO lidmašīnas tika paceltas, tad, kad bija šie dronu uzlidojumi, un šobrīd arī Eiropa pati strādā pie tās saucamās dronu sienas vai dronu iespējošanas, un Latvija viena ir no līdervalstīm kopā ar Horvātiju, lai šos jautājumus risinātu. Tā kā, skaidrs, ka tās ir tāds nemitīgs politiskais process. Mēs no savas puses arī parādam, ko mēs izdaram, un attiecīgi arī esam dialogā ar Amerikas Savienotajām valstīm. Tas, kad Amerika runā ar Krieviju, mēs to zinām, bet tas ir daļēji arī posms no tā, lai vispār būtu šīs sarunas ar Krieviju par mieru Ukrainā. Un skaidrs, ka Eiropai ir ļoti svarīgi, lai šis miers Ukrainā nav uz papīra, lai viņš ir realistisks. Taip, iš tikrųjų, tai pirmiausia, turbūt reikia pasakyti, kad sveikiname Amerikos prezidento ketinimus sudaryti taiką ir suprantame, kad tai yra pakankamai sudėtingas procesas, reikalaujantis daug etapų ir daugybės dėrybinių momentų. Ir šiandien turiu pasakyti atvirai, kad kalbantis su mūsų strateginiais partneriais, tai niekada nebuvo užsiminta apie tam tikrų santykių atšilimą arba kažkokį tai kitokį dialogą su Rusija, bet kaip tik mūsų pokalbių turinys susiveda į saugumą ir ypatingai į mūsų regiono saugumą. Ir tas faktas, kad Lietuva pasitvirtinus biudžetą skyrė kitais metais gynybai 5,38% BVP, tai rodo mūsų rimtus ketinimus, kad mes ir patys prisidedame prie savo regionų saugumo. Iš tiesų, tai ir ne tik tai yra svarbiausias dalykas, tai lygiai taip pat ir ta pati pozicija įvairiais kitais klausimais. Ir šiandien, kai mes matome, kad aplinkuje, iš tikrųjų yra ir tokių galbūt tam tikrom šalim nerimą keliančių žinučių, kad yra mažinamas Amerikos karių skaičius, tai galiu patikinti, kad Lietuvoje išlieka tas pats Amerikos karių skaičius dar 2 kadencijas ir saugumas ir bendradarbiavimas su mūsų pagrindiniais strateginiais partneriais yra užtikrintas ilgesniam periodui. Tai yra labai svarbu. Ir tai svarbu, kad dar ir ta prasme, kad Amerika supranta mūsų būtent Baltijos regionų padėtį, supranta, kokio jautroj esame zonoje ir tas susišnekėjimas yra pakankamai sklandus. Jaa, aitäh. Ma lisan oma Läti ja Leedu kolleegile siis mõned mõtted, et kõigepealt seda sõnumit, et Ameerika administratsioon ootab Euroopalt kui väga vabalt ja jõukalt regioonilt enda kaitsesse panustamist ja järjest rohkem kandis ka president Trumpi esimene ametiaeg. Et see sõnum on ju korduv olnud ja võib-olla osalt ka tänu sellele, aga mitte ainult tänu sellele, sest ega siinkandi julgeolekuprobleem ei ole mitte ameeriklastes, vaid siiski Putinis ja Venemaas. Seda on väga tähtis meeles pidada. Oleme me kasvatanud oma kaitsekulud sinna, mida Evika ja Inga ka tegelikult mainisid, et Balti riikide kaitsekulud on rekordtasemel 5% juures. Ja ma arvan, et regiooni vaatest ja võib-olla sellises transatlantilises vaates meie regioonis Ameerika Ühendriikidega suhe on hea, tegemist on siin julgeoleku tagajatega, et oma riikidest iga peaminister saab ju rääkida. Eestiks samamoodi on ameeriklased osalised selle julgeoleku tagamisel ja mitte niisama, vaid Venemaa ohu vastu.
Me ei oota rünnakut Lätist, võin öelda, me ootame seda siiski Venemaa poolt ja Venemaa ohu vastu me valmistume. Seda esiteks. Teiseks, kui nüüd vaadata üldist pilti, siis ka näiteks õhuoperatsioonidega, te küsisite lennukite kohta. Õhuoperatsioonide puhul meie õhuruumi tulid Vene hävitajad, viibisid seal ja NATO lennukid, mitte Eesti enda lennukid. Eesti on ka NATO osa, aga NATO lennukid tõusid õhku, maailma kõige moodsamad F-35, eskortisid nad sealt välja, need olid itaallaste hävitajad, nii et NATO selline käsuliin ja süsteem turbe tagamisel töötab väga hästi. Teine näide, mis oli enne seda, mis viis samamoodi artikkel 4-ni NATO-s, oli Poolas, kus NATO õhuruumis esimest korda ajaloos, rõhutan esimest korda NATO ajaloos, tuli NATO-l alla lasta midagi. Poola õhuruumis tegelikult tõusid hävitajad samamoodi õhku, NATO hävitajad, ja lasid alla sinna tulnud Vene droonid. Nii et ma ütleks, et süsteem NATO-s ja NATO kindlus on kõrge. Võin kinnitada, olin Haagi tippkohtumisel sellel aastal, see aasta on olnud väga pikk, väga palju asju on sündinud, kus president Trump ütles, et kui Euroopa rohkem panustab oma julgeolekusse, siis tema seda tunnustab ja tema tagab oma ametiajal NATO püsimise ja artikkel 5 täitmise, nii et see on väga tugev sõnum olnud. Samamoodi nagu meie õhuruumis artikkel 4 käivitamisel olid solidaarsed meiega Balti riigid, Põhjamaad, Euroopa ja samamoodi Ameerika Ühendriigid. Ameeriklaste soovitus oli ja president Trumpi soovitus oli üsna ühene, et vajadusel tehke seda, mida teha on vaja, ja ameeriklased seisavad Baltimaade ja Poola kaitsel. Nii et mina näen neid julgeolekupartneritena ja mis tahes julgeolekudokumentide ülevaatamisel soovitan alati meenutada, et probleem, ohuallikas ja agressor on Venemaa. Nii et seda tuleb alati meelest pidada. Aitäh. Paldies, pienācis laiks visticamāk pēdējiem jautājumam. Jā, sveicināti, Rudolfs Krieviņš, TV3 ziņas. Jautājums būs galvenokārt Lietuvas un Igaunijas premjeriem, bet gribētu arī palūgt mūsu premjeras komentāru. Proti, būvniecības tempi Rail Baltica pamatrasē šobrīd ļoti būtiski atšķiras katrā no Baltijas valstīm. Lietuvā un Igaunijā darbi notiek jau vairāk nekā 100 km garā posmā, kamēr Latvijā tie ir vien daži 10 kilometru. Vai Lietuva un Igaunija nesatrauc tas, ka šobrīd šie būvniecības tempi Latvijā tik ļoti atpaliek no pārējām Baltijas valstīm? Gal aš pradėsiu. Iš tikrųjų, tai kiek mes susitinkam, tai tikrai tai yra viena iš pagrindinių temų. Ir šiandien nemažai dėmesio skiriam ir tikrai noriu pasidžiaugti, kad Latvijos premjerė pristatė tikrai ganėtinai didelį progresą ir labai džiaugiuosi, kad tas projektas, kuris iš tikrųjų galbūt keli metai atgal vertė mus nerimauti, tai dabar yra tvirtose rankose ir mes taip viltingai žiūrime, kad jis gerokai pajudės į priekį ir jeigu mes kaip Lietuva skaičiuojame, kad 30 metais mes jau tikrai pabaigsime ir judame pagal planą, tai net nebejoju, kad Latvija čia pat bus irgi su savo pabaigtų projektų. Aitäh. Minul on samasugune tunne, et me oleme korduvalt Läti ja Leedu kolleegidega arutanud Rail Balticut ja ilmselt arutame seda veel tulevastel aastatel samamoodi, et Läti sõnum on ju minu meelest üsna selge, et ka Eesti suunal see trassi aktiivne planeerimine käib ja minu meelest see on väga vajalik ja selline positiivne sõnum ka meile, sest kui te kaarti vaatate, siis tõepoolest Eesti on võib-olla Euroopa südamest läbi selle ühenduse kõige kaugemal, nii et jah, vaatame ikkagi hoolega Läti poole ja küsime ja minul on usaldus väga kõrge, et Evika valitsus toimetavad väga kenasti ja me selle ühenduse saame. Mis on positiivne selle juures on ka, et ega siis kui vahepealsetel aastatel on olnud suur mure, kuidas seda rahastada, siis Euroopa tulevane eelarve annab sellesse päris suure panuse, sest oleme ausad, tegemist on ju väga mahuka, väga rahaliselt kalli projektiga, aga meie jaoks julgeolekuliselt ka üliolulise projektiga, sest siin kandi parem ühendatus Euroopasse on väga tähtis, nii et mul on küll absoluutselt 100% see tunne, et me kõik mõtleme sellest ühtemoodi ja aeg-ajalt positiivselt üksteist innustame, küsides siis, kuidas sellega siis läheb. Aitäh!
Jā, paldies par šo jautājumu. Es domāju, nu, jūs jau arī dzirdējāt no kolēģiem, ka Rail Baltica projekts vienmēr ir mūsu dienas kārtībā, bet man arī jāsaka, ka mēs esam šobrīd Latvijā beidzot varbūt tikuši nost arī no tādas lielas šīs publiskās rezonanses, kas, godīgi sakot, tam projektam pavisam tādu lielu pozitīvu tēlu nenesa, un arī kolēģiem bija arī jāatbild uz daudz jautājumiem, par kuriem viņi nevarēja atbildēt, kas notiek Latvijā pēc visas mūsu Latvijas rezonanses. Man jāsaka, šobrīd mums ir gan nauda, kas ir Eiropas Savienības nauda, gan arī Latvijas finansējums no budžeta, lai mēs būvētu, bet tas, ko šobrīd mēs valdībā daram, es līdz galam neesmu apmierināta ar šīm cenām, kas ir bijušas, to arī neesmu slēpusi, tāpēc arī budžetā bija piešķirt papildus līdzekļi, lai mēs pārprojektētu un samazinātu izmaksas, jo es uzskatu, ka svarīgi ir arī, kāda ir šī cena, un šobrīd tās sarunas gan ar būvniekiem, gan ar RB Rail, gan ar Eiropas dzelzceļa līnijām, gan arī tie lēmumi, ko mēs esam pieņēmuši nacionāli, ka vairs RB Rails nav tas, kas faktiski nodarbojas ar projektēšanu, bet tas būs Eiropas dzelzceļa līnijas, un arī daļēji Latvijas dzelzceļš ir tas, kas būvē, nu, manuprāt, pārnes šo projektu citā līmenī, jo no manām sarunām un no viss tā, ko es šajos divos vai nu jau vairāk gados RB Rail un Rail Baltica projektā darījis, man jāsaka, ka projektam bija vajadzīga stingrāka roka, stingrāka uzraudzība, un viņš uz tām sliedēm ir uzlikts. Tas, ka mums arī kaut kādā posmā visiem ir nedaudz kaut kāds finansējuma trūkums, mēs to izrunājam, katram ir savi plāni, kā mēs to aizpildīsim. Latvijā ir runāts par PPP projektu, bet viennozīmīgi grib arī pateikt, ka visas tās baumas, ka mēs uz Igauniju nebūvēsim, ir pilnīgs baumas. Ir pilnīgi skaidrs, ka mums ir vajadzīgs šis savienojums ne tikai no tā, lai mūsu iedzīvotāji varētu viens pie otra aizbraukt, bet mums ir spēcīgi partneri Somijā un Zviedrijā, kas ir mūsu NATO partneri. Mums ir svarīgi, lai Rail Baltica ir īsts arī tāds militārās mobilitātes projekts, un to mēs labi apzināmies. Paldies, ir noslēgusies preses konference. Paldies jums par uzmanību. Paldies. Yeah, thank you.